Хорошая погода. О, смотри, зоопарк. Слушай, пошли туда, а? Ну давай. Побежали. Чао! О, чао! Kur ir Liene? Liene kavē. Diana! Čau! Čau visiem! Es nokavēju, piedodiet, bet paldies, ka jūs mani sagaidījāt. A kur tu biji? Tūlīt pastāstīšu. Lasīju Tofikam pasaku. Studijā. Lasīju par Diega biksi. Un viņš aizmiga. Un tad es domāju, nu ko es viņu modināšu un skrēju šeit pie jums. Bet kā jūs visi paspējāt laikā? Kā jūs šeit nokļuvāt, jo es nokavēju? Maks, kā tu nokļuvi šeit? Es atbraucu ar... Ar? Mēs atbraucam kopā. Kopā? Ar 11. Tramvaju. tramvaju. Jūs atbraucāt ar tramvaju. Kā tu vairs nokļuvi šeit? Mani atveda mamma ar mašīnu. Ar mašīnu. Un tu, Daniela? Es braucu ar trolejbusu un tramvaju. Ar trolejbusu un tramvaju. Ļoti jauki. Iļuša, kā tu šeit nokļuvi tik ātri? Mēs ejam kājā. Jūs nācāt kājām, jūs tuvu dzīvojat. Jā. Ļoti jauki. Un Polīna, kā tu šeit nokļuvi? Es atbraucu ar mikroautobusu. Labi, mēs visi esam laikā un esam gatavi doties iekšā, bet vai nauda biļetei jums ir? Jā. Visiem ir? Cik maksā bilete? 3 lati. Iesim iekšā un skatīsimies. Labi? Iesim! Izlasīsim, kas šeit rakstīts. Maks, vai tu vari izlasīt šo vārdu? Bērni. Bērni. Un šeit? 3 lati. Tātad bērnu biļete zoodārzā maksā 3 latus. Ļoti labi. Un, lūk, ir darba laiks. No cikiem strādā zoodārs? 10. No 10. Un līdz cikiem? Lai 6. Līdz 6. Ļoti jauki. Tagad mums ir jāpērk biļete. Kurš pirks biļeti? Es. Labi, Daša, lūdzu. Labdien! Man lūdzu vienu biļeti. Jā, lūdzu. Lūdzu, jums biļete. Paldies! Paldies. Plānā mēs varam redzēt, kādi dzīvnieki ir redzami zoodārzā. Vai jūs pazīstat kādu no tiem? Jā. Nu, kuru? Tigris. Jā, tas ir Čūska. Žirafs. Čūska, tā ir čūska. Ruņu rupucis. Ruņu rupucis. Tātad, pa vienam. Iļuša, kuru tu nezini dzīvnieku? Kāds tas ir? Tas ir ronis. Kāds tas ir? Kurš atbildēs Iļušam? Kamielis. Tas ir kamielis, jā. Vēl kādus? tas ir? Tas Nu, ir labs. Lapsa. Tā ir lapsa. Vilks. Tas ir vilks. Pertikes. Tā ir kalnu kaza, man liekas, bet iesim skatīties, kas tas ir. Tas ir pērtiķis. Polīna rāda pērtiķi. Kas tas ir? Tā ir hiēna, plēsējs hiēna. Labi. Un tagad, vai jūs redzat, apkārt ir zīmītes, kurās mēs varam izlasīt, kuriem dzīvniekiem ir piedzimuši mazuļi. Vai jūs varat izlasīt, kam ir piedzimis mazulis? Nakts pērtiķiem mazulis. Nakts pērtiķiem mazulis. Kam vēl? Maks, vai tu vari šo izlasīt? Melnajiem lemūriem mazulis. Melnajiem lemūriem mazulis. Un paskatieties tajā pusē, lauku sētā. Kurš to izlasīs? Kas ir noticis lauku sētā? Sēta ieri un kazlēni. Lauku sētā jēri un kazlēni. Kas ir jēri? Kamieļiem
Kāmieļiem mazuļi, bet kas ir jēri? Kurš no jums pastāstīs, kas ir jēri? Kam mazulis ir? Lieli, kas ir ieri? Kas ir jērs? Aitas mazulis. Aitas mazulis ir jērs. Un kas ir kazlēns? Un kas ir kazlēns? Kazai mazulis. Kazas mazulis ir kazlēns. Iesim skatīties. Skolotāja, man vajag iet. Vai es varu iet? Protams, Dāša, žēl, ka tu nebūsi ar mums kopā. Man gaida mamma. Mamma tevi gaida, protams, paldies. Līdz nākamajai reizei. Jā, paldies. Atā. Noreiz, atlīdz ir. Šilpēc ir atlaiks jau ieradušies. Stūreiz, nostāk ronis. Vēl bija kaut kam cauri. Nav nekāds ronis ir višķi palēks ronis. Un kā? Publika. Bumba publika. Man jāiet būs tagad. Paskatieties, norāde. Kurš var izlasīt, kas uz tās rakstīts? Lauku sēta! Ko nozīmē lauku sēta? Es nezinu. Tu nezini? Kurš zina? Nē, šoreiz tas nav zabor. Seļskī dvor. Uz kuru pusi jāiet? Uz kuru pusi ir norāde? Pa kreisi. Pa kreisi. Iesim! Kā tas ir latviski? Tas ir telīņš, govs mazulis. Jā, ķeļonak, telīņš, govs mazulis. Какой красивый. А можно мне? Vai to drīkst pabarot? Jā, noteikti. Un kas tās ir? Cūkas! Tās ir cūkas. Cik cūku šeit ir? 3. 3, pareizi. Un ko tās dara? Копают землю. Un kā tas ir latviski? Es nezinu. Rok zemi. Jā, tieši tā. Какой он красивый. Куда они? Un kas tās ir? Kazlēni. Kazas un kazlēni. Un ir tāda pasaka, vilks un 7 kazlēni. Es zinu. Man patīk. Tev patīk, man arī. Man arī. Un kas ir tas? Это Paulīna. Tas ir pāvs. Latviski pāvs. Tam ir ļoti skaista aste. Jā. Un kas tās ir? Zebra. Tās ir zebras. Cik zebru ir? 2. Divas zebras. Un tagad ļoti grūts jautājums. Kādā krāsā ir zebras? Melnas un baltas. Un kā pateikt? Svītrainas. Zebras ir svītrainas. Man ir konfekte. Es iediešu viņai. Nedrīkst barot. Dzīvnieks. Nedrīkst zoodārzā barot dzīvniekus, jo tu jau nezini, ko zebra ēd. Varbūt, ka viņai sāpēs zobi pēc tam, ka viņa ēdīs konfektes. Tātad dzīvniekus zoodārzā barot nedrīkst. Tās ir žirafes. Jā, žirafēm ir garas kājas, garš kakls un gara aste. Cik žirafju jūs redzat? 2. Divas žirafes. Un cik 2 žirafēm kopā ir kāju? 8. 8, tieši tā. Bet kāpēc žirafēm ir tik garš kakls? Kā jums liekas? Ko žirafes ēd? Siena. Nē, Zāle. arī, bet viņas ēd arī koku lapas. Koku lapas no kokā. Tieši tā. Jā, un tāpēc viņām ir vajadzīgs garš kakls, lai varētu tikt pie augšējām lapām. Lūk tā, kā jums patika?
Man ļoti patika. Tev ļoti patika šī ekskursija. Man viss patika. Tev viss patika. Bija tik interesanti. Jā, mēs uzzinājām Man daudz, tā patika. Tev patika? Ļoti labi. Žēl tikai, ka Tofika nebija kopā ar mums. Jā, jo viņš neredzēja ne žirafi. Ko mēs vēl redzējām? Žirafi. Žirafes, Jā, zebra, jā. lācis, Cūkas, bruņurupuci, lāčus, flamingo, putnus tātad arī mēs. Tīģeri, jā. Iļuša, ko tu redzēji? Krokodīlu, ja? Ļoti daudz jaunu putnu un dzīvnieku mēs redzējām. Bet man ir ideja, lai Tofiks arī redzētu to, ko šodien redzējām mēs, uzzīmēsim viņam katrs savu mīļāko dzīvnieku vai putnu un parādīsim un pastāstīsim, kā tas izskatās, ko tas ēd, kur tas dzīvo. Labi, dosimies uz studiju, uzzīmēsim un pārsteigsim Tofiku ar saviem stāstiem. Labi? Nu ko, dodamies uz studiju. Et viikko. Да его даже пушкой не разбудишь. Да, это точно. Tofiks ir aizmidzis. Jā. Jūs redzējāt? Ko viņš tur skatās? Filmas par Jā, filma par dzīvniekiem. Mēs bijām zoodārzā. Viņš skatās filmu pa televizoru. Žēl jau, vai ne? Bet man ir laba doma, lai Tofiks kaut mazliet redzētu. Ko redzējām mēs šodien? Uzzīmēsim viņam katrs savu mīļāko dzīvnieku vai putnu. Vai jums ir katram savs mīļākais dzīvnieks? Jā. Nu, kas, Diana, tev patika? Man patika Tofiks. Tofiks jau īsti nav dzīvnieks. Kāds no tiem, ko tu šodien redzēji? Žirafes. Žirafes, jā. Daniela, kas tev patika? Bruņurupucis. Tev patika bruņurupucis, tev, Polīna. Žirafes. Arī žirafes. Un kas tev patika? Liba. Riba, kā būs latviski? Zivs. Tātad Iļušam patika zīvis. Kas tev patika, Marks? Tīģeris. Tīģeris. Un kas tev? Surikāts. Surikāts. Tie bija smieklīgi, vai ne? Man arī ļoti patīk surikāti. Amanda, un kas tev patika? Žirafes. Arī žirafes? Jā, žirafes laikam trim no mums ir patikušas žirafes. Ļoti jauki. Nu ko, es iedošu jums katram lapu un flomasters un sākam darbu. Un tikai tad, kad darbs būs pabeigts, modināsim Tofiku. Labi? Jā. Uz veselību. Daniela, Vasiļisa un Iļuša. Sākam darbu un zīmējam katrs savu mīļāko dzīvnieku vai putnu, ko mēs šodien redzējām. Labi? Iļuša, sākam darbu. Jā. Ņem flomasteru, lūdzu. Daniela, kas tev vislabāk patika zoodārzā? Liels bruņurupucis. Jā, lielie bruņurupuči. Polīna, kāpēc tu izvēlējies žirafi? Diana, palīdzēs iztulkot? Почему она выбрала жирафа? Interesanti. Tātad tev žirafe likās interesanta. Ar ko žirafe atšķiras no citiem dzīvniekiem? Tas ir ļoti garš. Jā, žirafe ir gara, ļoti gara. Tā ir garas kājas, garš kakls, aste, Diana, protams, un gara aste. Cik zivis tu esi uzzīmējis? Riba, bet vai viena zivs vai divas? Cik zivis tu esi uzzīmējis? 4 zivis. Tev ir 1 tīģeris vai 2? 1. Un kādā krāsā ir tīģeris? Oranžs. Diana, vai tu zini, ko tīģeris ēd? Как будет мясо? Gaļu! Jā, Maks, gaļu! Bet tas iet uz veikalu? Nē. Viņi Medī.
nolūko kādu mazāku dzīvnieku, uzbruk tam un apēd. Kā sauc tos dzīvniekus, kas ēda gaļu? Tie ir plēsēji. Plēsēji. Te hišņi. Jā, hišņiki, plēsēji. Žirafe arī ir hišņika, arī ir plēsējs. Nē, kas tad ir žirafe? Gaļā ēdamais. Zālēdājs. Gaļēdājs ir tieši tavs zīmētais tīģeris. Žirafe ir zālēdāja. Mēs jau tūlīt būsim pabeiguši savus zīmējumus. Jā, Iļuša, bet kā pamodināt Tofiku? Постучать по кастрюле. Кричать. Kliegt Пищать. Можно ногами. ar kājām, Хлопать. ar aplaudēt. Можно кричать. А можно все вместе. Можно Visu взять kopā. кастрюлю и по ней молотком. Jā, sīsta. Все вместе, все инструменты со всеми. Katls mums ir, āmurs mums ir. Es tūlīt atnesīšu. Pārējie sitīs plaukstas vai klieks. Labi? Да. Tūlīt es būšu atpakaļ. Paskatieties, ko es atradu. Paga, pa vienam. Tā, Iļuša, tu sitīsi plaukstas. Šitā skaļi, ja? Kopā ar mani. Nu ko, modināsim Tofiku. Polīna, nāciet šeit, visi kopā, nāciet šeit. Nāciet šeit. 3, 2, 1. Visi kopā! Что такое? Господи! Что такое? Где? Labrīt! Labrīt! Nu, ko jūs darat? Мы тебя Tik будем. labi, tik saldi čuči! Tofik, tu zini, cik stundu tu jau guli? Liekas, 5 minūtes! Tikai 5 minūtes! Es nevaru pagulēt! Tofik, mēs šajā laikā jau bijām zoodārzā. Un tu turpini gulēt. Es aizgāju viena uz zoodārzu, tur mani satika bērni, un mēs visu apskatījām. Tikai nesauc lūdzu raudāt, mēs esam sagatavojuši tev pārsteigumu, mēs zinājām, ka tu arī ļoti gribi. Tofik, nē, lūdzu, mums tev ir pārsteigums, mēs visi... Es tā gribēju uz zoodārza! Diana, izstāsti, kā tu... Tofik, lūdzu, ļauj mums pateikt. Я тебе черепашку подарю. Как черепашку? Ой, я так хочу черепашку! Mums ir zīmējumi. Jā, Kādi zīmējumi? mēs katrs, Tofik, uzzīmējām savu mīļāko dzīvnieku. Man ir ideja. Nerādīsim Tofikam uzreiz savus zīmējumus, bet uzspēlēsim spēli. Mēs, Tofik, tev stāstīsim, kas zīmējumā redzams. Un Tofiks minēs. Ja Tofiks uzmin pareizi, ko viņš dabūn? Konfekti! Jā! Tofik, tātad mēs tev pastāstīsim. Tas man Nu, patīk. piemēram, pamēģinām. Jā. Piemēram, tas ir pelēks, Jā? tam ir 2 garas ausis un ātras kājas. Tā. Un tas grauž burkānus, kāpostus, un tam ir tādi lieli asi zilonis? zobi. Vai tas ir zilonis? Zilonis? Nē. Tā. Nu, Es domāju, ka tas ir zaķis! pareizi! Interesanti! Tā kā. Gaja! Es visu zinu. Kaķis, zaķis, sunītis, suns, hipopotāms, hiena, lauva, tīgris, viss tā gailis. Nu? Tofik, 7 jautājumi, 7 pareizas atbildes. Un 7 konfektes. Iļuša pirmais uzdos tev jautājumu. Tātad Iļuša stāstīs, un Tofiks mēģina uzminēt. Iļuša, ko tu uzzīmēji? Tā, ne? Devunā.
Tā nerunā. Tā nerunā. Tā nerunā. Es nezinu. Man viss skaidrs. Zivis! Pareizi? Zivis! Jā. Nu, parādi savu zīmējumu. O, cik skaists zīmējums. Jā. Un Nu, tu malacis, Juha! aiznes konfekti Tofikam. O! Malacis. Paga, Tofik, būs aizvien grūtāk. Vasja, tavs jautājums. Tas ir maza. Padomāsim. Tofik, Mas, pajautā, kādā krāsā. Tas tev palīdzēs. kādā krāsā? Brūnu. Bruno? Brūnā krāsā. Meža čuka! Kur tu, Tofik? Meža cūkas taču ir lielas. Tā, Bruno. Mazs un brūns. Viņam mās. Kur tu esi redzējis mazu lāci? Jā, tā. Padodies. Nē, pazīstam? Viņam ir kai. Nu, jā. Tā, viņš lido. Nē. Nesakām priekšā, nesakām. Tā, kas tas būs? Tā nosaukums sākas ar burtu. Nu? Nezinu. Viņš mīļāks. Viņš mīļš. Tas ir mīļš. Surikāts! Jā! Dod man, jo izcīt. O, klap. Nu? Viņš ļoti interesants un smieklis. Un smieklīgs. Viņš Tā. divi kājas Tā. un viņš bez rokās. Bez rokās. Jā, Tikai divas kājas. jā. Interesanti. Un vēl tam ir ļoti skaista aste. Interesanti. Aste. Un skaista āste. Aste viņam ir. Jā. Es atkal nevaru uzminēt. Tofik, padomā mazliet. Padomā vēl. Es nezinu. Nu, labi, Kādā padomā. krāsā, Diana, tas ir? Pasakām priekšā. Pelēkā krāsa. Pelēkā. Tā, pelēkā krāsā. Kas tas ir? Nu, es nezinu, nu. Parād man. Ko tu tur? Paga, mēs taču sarunājām. Tu centīsies uzminēt. Nu, es nevaru uzminēt. Paga. Es esmu pilnīgi droša, ka tu katru dienu to esi redzējis. Katru dienu kaut ko pelēku ar divām kājām, vienu asti, divām ļoti skaistām acīm un ļoti skaistu muti. Tā. Ak tā! Un paskaties, Es cik viņu redzēju. katru dienu. Zināt, kur? Nu, Spogulī! Jā! Tas esmu es, jā? jā, Tofik! Oh! Tas esi tu. Parād. O, cik es esmu skaists. Jā, Konfektes. Tofik. Paldies. Cik garšas bija. Tofik, 7 konfektus tu esi apēdis, 7 mūsu zīmējumus uzminējis. Es esmu malacis. Jā, bet mēs zoodārzā redzējām vēl daudz vairāk dzīvnieku. Nākamreiz tev noteikti ir jānāk ar mums. Kāpēc tu raudi? Es kaut kas atcerējos. Ko viņš atcerējās? Dianka man solīja bruņu rūpuši vienu. Tikai neklēt, tūlīt atnāsīšu. Jā? Re, kur viņa ir? Īsts bruņu rupucis. Tā! Tā. O,
Man ir vēl viens draugs. Jā. Malacis. Tofik, tu atceries, par ko es tev vakar lasīju pasaku? Tas varbūt ir tas diega bikses. Pareizi. Klausies, pasaka būs par tevi. Nu tā, reiz dzīvo, diega bikses. Tāds maziņš bruņu rūpucis. Un reiz viņš devas pasaulē laimi meklēt. Savā ceļā viņam satikā daudz draugus. Daudz ko piedzīvoja viņš. Bet pēc laika viņš gal galā saprata, ka īsta laime tomēr ir mājās. Tāda pasaka. Paldies tev, Tofik, par skaisto pasaku. Mēs noteikti arī tev kādu pasaku pastāstīsim, bet tagad atā! Atā!